Projekta alternatīvu prasmju veidošana radošuma un komūnu ieviešanai laikā dalībnieki no Latvijas, Beļģijas, Francijas un citām valstīm devās uz dažādām vietām Rīgā, lai izprastu to vietējās problēmas, bet pēc tam vienā no organizācijas Free Rīga pārņemtajām ēkām tikās ar mentoriem un plānoja risinājumus šo teritoriju atdzīvināšanai. Šī ir pirmā no plānotajām aptuveni 5 līdz 7 sesijām, kurās meklē risinājumus dažādām pamestajām vietām un to vietējām kopienām. Šī sesija ir par to, ka izzināt, kas mums te notiek un ko mēs varam tālāk, ko darīt, kā tālāk, lai tas būtu tieši vissulīgāk, visderīgāk tieši mūsu studentiem, mūsu cilvēkiem, mūsu dažādu pašvaldību pārstāvjiem, kuriem ir šīs teiksim, arvien vairāk pamestās skolas, kuras stāv tukšas, kuras varētu būt kopienu centri, kur cilvēkiem tikties forši kvalitatīvi pavadīt laiku radoši un izglītojoši. Vidzemes augstskolas pārstāve un arhitekte Marija Katrīna Dāma stāsta, mēģinot atdzīvināt tukšās ēkas, apvienojas tie paši aspekti, kas vērā ņemam būvējot jaunas ēkas. Gan ekonomiskie un vides, gan arī sociālie aspekti. Ja mēs viņus gribam atdzīvināt, tad apvienojās šie aspekti no, protams, ekonomiskajām problēmām, kas ar to saistāmas. Tad apvienojas vidas aspekti, kad ja runājam ar kādiem materiāliem vai ko mēs varam darīt tajās ēkās, bet arī tie sociālai, kā mēs varam piesaistīt cilvēkus, kā mēs varam viņus iesaistīt dažādos procesos un atrast pieeju, kas nav saucama tāda kā no augšas un norādoša, bet kā reāli veidot kopienu, kas kopā spēja izlemt par procesiem un tajos visi vienlīdzīgi iesaistīties. Starp projekta dalībniekiem esošiem Francijas pārstāvjiem jau ir pieredze risinājumu meklēšanā pamestajām teritorijām un telpām, jo tur studijās jau izmanto šādu pieeju. Pārstāvi no Francijas gan atklāja, risinājumu meklēšana pamestajām ēkām Latvijas kontekstā tomēr ir jauns izaicinājums. Tā kā Free Rīga ir iedvesmojoša organizācija citās Eiropas valstīs, mēs domājam, ka mēs kopīgi varam viens otram palīdzēt paplašināt šo kursu pieejamību Eiropā. Mēs domājam, ka par šādām vietām sēžot skolā nevar iemācīties. Varbūt varam, bet ir daudz interesantāk apmeklēt šādas vietas un satikt cilvēkus, kas šajās vietās savu laiku pavada ikdienā. Projekta dalībnieki ir apmeklējuši organizācijas Free Rīga, apsaimniekoto Viskaļēku un tās teritoriju, Lastādiju un Kaņepes kultūras centru, Sporta 2 un VF kvartālu un citas vietas. Pasākuma organizatori gan atklāja, nākotnē varētu arī atdzīvināt neizmantotās ēkas un teritorijas arī ārpus Rīgas.